Sākam. Tātad pirmām kārtām ēkas platums ir 6 metri, garumā ir 9 metri. Un tad pirmā stāva platība ir 6x6 dzīvojamā zona. Un 3x6 būs šeit terase. Un tad, protams, otrais stāvs ir pilns 6x9. Iepšu kopējais kvadrātmetri ir 36 pirmajam stāvam un 54 kvadrātmetri otrajam stāvam. Pilnībā pilnvērtīgs otrais stāvs. Ja pirmā stāva griezta augstums ir 2,90 un otrā stāva griezta augstums ir 2,45. Tad pilnīgi pietiekošs augstums, lai apdzīvotu pilnvērtīgs otrais stāvs. Tad pamati tad ir uzbūvēti no stabiņiem pamati. Tātad kopā šādi stabiņi ir uz šo platību. Mums bija 20, diametrā 25 cm. Un stabiņi salikti. Šeit var redzēt, kā mēs stiprinājumam. Tātad, protams, koks ar betonu nedraudzējas, tāpēc obligāti ir saucamā rubarīda uzlikts un kārta. Un tātad stūros mēs likām, nav man bildes, diemžēl, stūros mēs likām vītnestieni 12 vai 14 mm. Tad kopā tika saliktas 3 gabalas, sanāca brusa, kas ir 15x20 cm platumā. Tātad, kā viņas tiek pēc standartā, ja tiek izmantots 20 cm brusa dēlis, tad tiek izmantotas, principā apšūts tiek ar naglām. Tātad, ja ir 200 cm, tad 4 naglas, ja ir 15, pieņemsim, daudz izvēlās 15 dēli, tad tur liek 3 naglas. Un tā naglojas ik pēc 50 cm, kur ir kāds savienojums. Tur ir, protams, pie savienojuma galā, protams, tiek liktas sistas naglas biežāk. Jā, un kad tika uzlikts pirmais vainags, tad tiek montēta šādi izskatās no apakšas. Tātad caurīgais dēlis 2,5x10 un viņām virsū tiek likts pretgrauzēju siets, metāliskais, nerūsējošais. Un tālāk uz viņa liek difūzijas plēvi. Difūzijas plēvi liek uzreizes, lai pēc tam atvieglotu darbu, jo, kā redzam, šeit palīdz zem pirmā vainaga nav iespējams, tāpēc tika pieņemts lēmums likt difūzijas plēvi uzreiz virsū. Tālāk par grīdu. Par grīdu, kā mēs redzam, tātad, kas ir jāievēro, kādi principi ir jāievēro. Tātad solis atkarīgs no siltinājuma, bet principā ne mazāks par 60 cm. Tātad šeit arī principā ir 60 cm atstatums starp šīm grīdas dēļiem. Tātad, protams, sienas, kad tiek uzcelta grīda, nolīmeņota, viss pēc līmeņa, tad droši var stutēt, taisīt sienas. Tad pirmās sienas ir malējās, tiek būvēts, viņas saliek kopā gatavas uz grīdas sijām, un tālāk viņas tiek celtas augšā. Arī tātad šeit tiek ievērots 60 cm solis no
stutēm. Šeit, kur ir siena, protams, tur ir mazāk. Un šeit, protams, kad ir šī nesaušā siena, šeit ir nepieciešams papildus vēl ielikt dēli, vai pēc tam no iekšpuses var likt apdari. Šeit logiski, tātad, ja šo pusi šādā virzienā ir kur pielikt, tad uz otru pusi nav, tad šeit obligāti būs vēl jāpieliek dēlis. Kāpēc šeit plēve ir? Tātad arī šī ir jau tvaiku izolācijas plēve, tiek uzlikta uzreiz, lai pēc tam būtu atvieglota darbu, kad liek tvaiku izolācijas plēvi visam pārējā sienai. Šādi tas izskatās, un tik šeit pieliek tikai plēvi turpinājumu, un tad ar tvaiku izolācijas lentu tiek ielikta klāt. Tālāk par logiem. Tātad logs, tur, kur ir liels logs, protams, logiski tātad ir dubultais dēlis. Šādi viņš dubultais, šeit viss tutējās. Tātad šeit atkal kā minimums ir 60 centimetri. Tātad, ja šeit ir vismaz tātad ik pēc 60 centimetriem, tad, protams, liekas papildus balsts. Nu, lūk, un šādi arī augšā. Tātad augšējā kārta jūs redzat, tātad pa visu garumu tiek izvēlēts pēc Somu tehnoloģijas headeris augšā. Un, kā redzat, headeris ir no sienas tiek būvēts no 150. Materiāla 150 x 50. Dēļi, visi šie dēļi ir evelētie dēļi. Tad tas ir daudz vieglāk un atvieglo būvniekam darbu ar līmeņošanām. Un viņi jau ir izžāvēti vismaz līdz attiecīgiem procentiem ar brīvi darboties. Tālāk, tātad kosinas, saucamās slīpās kosinas, obligāti, ja saimnieks tātad katvēs pieņemsim domā stiprināšanai, domā izmantot USB, bet viņš nedomā to izmantot, bet vienmēr liekam kosinas. Tātad to redzat, kā augšējais stūris tiek piestiprināts. Tātad ar naglām no vienas puses. Šeit, protams, tiek iezāgēts maksimāli klāt, lai nav, ja šeit ir ļoti klāt, tad šeit mums ar gandrīz ir klāt, viss ir labi. Šeit, pieņemsim, arī izskatās, ka ir kļūdas, ka ir bišķi par lielu, bet tas nav nekas traks. Tālāk. Un tad to kosinām obligāti ir jābūt pēc standarta. Vislielāko efektivitāti ir 45 grādos viņas jāliek. Un, protams, var tur plus 7-8 grādi var atšķirties. Bet, ja kosina liek 30 grādos, tad, protams, viņa jau nedarbojas un nedod to efektu. Tātad viņa nepilda savu funkciju. Lūk, un savienojumi. Šeit, protams, arī kur ir plāksne, jā, varbūt ielikta, bet, protams, šo plāksni var aizstāt ar no iekšpuses liek dēli, sasit ar naglām, kurš tiks vēlāk arī tiks noņemts nost. Nu, lūk, un kas vēl tāds? Tātad 150 dēļi tur naglojās, vai pārsvarā izmantotas ir naglas, gan arī skrūves, sākumā ar skrūvēm, pēc tam ar naglām. Naglas ir jābūt cinkotajām, nevis kaut kādām metāla, kas ir rūsē. Un šeit tālāk šajā stūrī, kā tikai šādi, kāpēc tika pieņemts lēmums šādi liktās kosinas, tad redzam, ka šeit atstatums ir kaut kur aptuveni metrs no sienas, tātad šeit, un ja augstums ir 3 metri, gan 2,90, jebši nekādi nesanāk ielikt 45 grādos, jā, tad protams, tika jāliek ir šādi,
lai kosinus, tad viņas veido 45 grādi, turpinās 45 un aiziet tālāk 45. Tātad 3 šādas gabalas sanāk. Tātad šeit, kur terase, ārtātad rekur augšējais. Tātad otrais stāvs un terasē, tātad viņus tur 4 stabi, tātad 6 metru garumā un 6 metrus izdala ar 60. Tie būtu kā minimums, lai būve ir stabila konstrukcija, tad būtu nepieciešams šādi 10 gabali. Tad jau būtu pietiekoši, bet šeit ir 3 gabali reiz 4, ir 12, pilnīgi pietiekoši. Šobrīd pagaidu atsaites ir uzliktas, tāpēc, ka vēl nav uzliktas atsaitītes, kas būs augšā pie katra slīpā. Tas vēl būs jāizdara. Nu, lūk, tātad visur, tātad šeit priekšpusē tās pats. Lieli logi, lielas durvis. Platumā 1,5 metrs. Šeit tā kā terase te ir mazāk, te ir gandrīz 3 metri un tālāk pa 2 metri stabiņi salikti. Stāsts par logām durvīm. Tātad šeit ir vēl kas par būtiska lieta. Tātad jāmēģina taisīt, tātad, ja mums ir apakšā, ir balsts, tad galveno siju nepieciešams likt. Jā, tad balsta sija, rekur un tur, tātad ir jābūt pretī pamata balstam. Tāpat kā arī šie te 4 stabi, protams, ir apakšā balsts. Tātad nevis kaut kur pa vidu, bet uzreiz tieši zem pamata. Tātad, jā, platā aile, šeit durvis, šeit loks, un tātad arī šeit tika izvēlēti šādi veidi veidot. Par stūri, ja šeit, pieņemsim, redzam, ka stūri, principā, ka tur 1, 2, 3, 4, 5 stabi, tas ir principā pietiekoši, tur nekas vairs šeit papildus nav jāieliek. Atkarībā no savukārt šeit, kad šī siena, šī stuta ir klāt pie šitās sienas, tad šeit šī jau ir pie šīs sienas, tad šeit ir jāliek papildus trešais viņa sauc par silto stūri. Un šeit jau redzam, ka uzreiz tāds izveidojas smugs, var likt iekšēju apdari jau ir pie kā piesist, un šeit uz otru pusi. Tātad par nesošajām sienām. Nesošās sienas. Šī ir nesošā siena, tāpēc, ka redzam, ka grīda balstās. Šīs sienas uz 4 sienām grīdai tika izmantots 200 materiāls, 250. Un visas arī sienas, arī, protams, tiek liktas slīpās atsaites. Lai papildus būtu ēkais pastiprinātu stiprību. Arī šeit, tātad šī jau vairs nav nesošā siena, tāpēc tika taisīta no desmitnieces, jeb no simtnieces reiz 50. Un arī, protams, tiek liktas slīpā. Silti. Šādi. Šis stūris arī ir siltais stūris, papildus tika ielikts šis dēlis. Šādi, tātad stūris sastāv principā no 15 reiz 15. 15 reiz 15 brusas. Šeit tātad rekur ir, tātad, ja te jau, pirmsim, bija lielāka distance, jau 1,5 metrs, tad šīs atsaitas tika taisītas
tika taisītas divas, kā burtā. Apakšējā daļa tiek arī iegriezta šajā vietā, šādi. Šeit viss ir labi uztaisīts. Jā, tikai iespējams arī papildus, varbūt cerams, ka no tās puses bija augšējā pietrūkst kāda skrūve. Tur var redzēt, kā tika veidots savienojums balss, lai tiktu likts balss šādi otram stāvam. Jā. Un kā redzam, tad savukārt tiek uzlikts, jā, tad kas ir būtiski ir, pieņemsim, tas dēlis, kad, pieņemsim, tiek sasietas sienas, tad tiek likta otrs dēlis, kas, pieņemsim, lai šo sienu sasietu pie šīs sienas, tad augšējo dēli tur var redzēt tas gals ārā, tad viņš liekas pāri uz šīs sienas. Un tā tiek darīts visās vietās, tad tur, kur, pieņemsim, ar šī ir siena, lai viņa sasietu pie šīs galvenās sienas, tad tur var redzēt, kā tur ir jāizdara. Tad tālāk turpinās otrā stāva siena, 1,20 m platumā. Viņa būvējas identiski, tāpat kā pirmā stāva siena, kaut viņa ir mazāka. Tad, principā, neko neatšķirās. Tas pats augšējais headers tiek likts. Un, protams, arī slīpās atsaites kopā uz to garumu. Kā redzams, ir 4 slīpās atsaites. Parādīšu otrām stāvam, kas notiek. Tātad, jā, šeit ir sienai atsaitīta. Šī siena vēl nav gatava. Gala siena tiek vēl montēta. Viss vēl ir procesā. Tāda smuka, skaista platība. Tātad par sienām es izstāstīju. Šeit ir starpsiena. Jau maza istaba no 100x50 starpsiena, kurai, protams, atkal ir slīpā kosina. Tiek ar skrūvi piemontēta pie šī siena, lai spāras neplēš sienu zāru. Tā tas. Jā, šī siena jau ir gatava par stūriem. Tad stūris, principā, darās tāpat kā pirmajam stāvam. Siltais stūris, kas sastāv no 3 brusām. 1, 2, 3. Un kosinas liekas. Tālāk par varam tālāk par spārēm, varam runāt par spārēm. Tātad spāru atstatums vienas ar otras ir standarta atkal 60 cm, lai droši var likt siltinājumu. Un A-burti, saucamie A-burti, kas savieno spāres, tās ir šīs te. Tātad viņas uzstāda augstumā 1/3 daļa no spāres garuma, jeb no pašas augšas līdz atbalsta vietai. Es līdz spāres garumam īstenībā tātad pielaboju sevi. Un tātad kā viņas tiek stiprinātas, tātad šeit arī tiks siltināts šīs te spāra savienojumi. Šeit būs siltinājums starp viņiem. Tas tātad ar 2 boltiem, plus papildus, protams, ir arī vēl redzēt tātad gan 2 skrūves un 2 naglas. Tas ir vienā galā. Un tas pats arī otrajā galā. Šādi tas izskatās. Kā tika veidotas, iesim varbūt tur uz to galu. Tātad, lai papildus, pieņemsim labi, papildus šeit uzreiz, tātad pirms jumta likšanas
tika ieteikts nokrāsāt, lai pēc tam nevajag kāpt un to darīt. Tātad šeit spāra jau laikus pat tika montēta šī siena, tika pagarināts attiecīgā garumā. Un lai tātad pārkare būtu un lai spārē būtu balss. Tātad tas neatbalstu, ka šo tātad tika ielikta normāla spāre, 200. Un tāpēc arī augšā kur ir korīte. Tātad viss jau iepriekš tika padomāts, lai viņi tiktu uzstādīti. Savukārt, tā kā garums materiālam nepietika, otrā pusē augšējo kori taisīt. Tātad tur nav, tātad vienkārši nebija materiāla tik gara. Viņš jau, lai gan mēs cēlām visu no 6-metrīgā, tātad kopā sanāca tā, ka te ir 10 metri. Un izdomājām, ka neko mēs netaisīsim kaut kādu savienojumu, bet tātad spāri liksim klāt un kā mēs viņu veidojam. Tātad jau iepriekš, kad likām šīs malējās spāres, tika iegriezami un ik pēc arī aptuveni 60 centimetriem likām sādas 4 balstus, kas tur šo te gala spāri. Tātad, ja ka daudzi, kā saku, uztaisa uz to, ka viņas taisa uz tā latājuma dēļiem, tas, manuprāt, nav skaisti no ārpus. Un šis ir daudz estētiskāk un skaistāk sanāk no ārpus. Nu, lūk, tad spāres kā tiek savienotas tātad ar 2 lenkiem, no vienas puses un otras puses. 4 skrūves katrā pusē un, protams, vēl pa resnē skrūvē. Un šādi no abām pusēm. Šeit, protams, tiek likts dēlis starp, jo šeit liekas siltinājums. Šeit, kā redzam, redzat, jau iepriekš padomāts par to, kad sienām liks difūzijas plēvi. Tātad šeit jau tiek iepriekš padomāts par to, ka lai piekļūtu šeit augšējai daļai no apakšas, tad jau ielikta otra papildus difūzijas plēve, kas šeit atvieglos darbu pielikt nākamo no apakšas difūzijas plēvi, šo uzliekt pāri un ar līmlentu šādi viss ir jānolīmē. Lai nekur nebūtu nekāda sprauga. Šeit arī vēl nav nolīmēts, šis arī ir jānolīmē. Savukārt šeit jau, pieņemsim, tur jau ir automātiski jau ir šai difūzijas plēvei ir iestrādāts paslīmējošais elements. Tālāk. Tā, šeit var redzēt, kā mēs iekšējo sienu uzmontējām. Šeit ir kāpnes uz otrā stāvu. Vēl viņas, protams, nav, bet ir atstāts vieta, kur tiks šādi tiek stiprināts. Un šīs dubultais arī šādi ir tiek stiprināts. Par grīdu. Grīdas montēšana otrajam stāvam neatšķirās pilnībā, var teikt, ne ar ko ar pirmā stāva grīdu. Ik pēc 60, šeit mēs tātad ir ieteicām, jā, mēs ņēmām mazāku soli, 45 centimetri. Un šeit ik pēc 60 centimetriem balsts, tur liekas viss siltināt. Nu, lūk, kas var būt par augšējo kori. Tātad kā rekur ir atsaites atkal augšējai korei. Tur ir augšā kore sastāv no diviem 200-niekiem sasist kopā. Protams, spāres. Kā tiek spāres? Spāres viņas tiek iegrieztas tā, lai
viņas pilnīgi sanāk viena pret otru kopā, lai tas spiediens nav virsū uz tās koras, bet arī savstarpēji ar viņas spiež viena pret otru. Un tad šādas te atsaites gan šeit galā, šādi. Šādi. Un tiek nodrošināts to, ka lai jumts šādi mēs panācām to, ka jumts negāžās uz sāniem. Tātad spāru augša kā tiek stiprināta, tātad no vienas puses izmantots tātad metāla plāksne, un no otras puses tātad ir atkal leņķis, kas pievieno savstarpēji un pie koras.